Nu ko, ir jauns video. Kādu ļoti labu laiku nav bijis video. Bija jābūt vienam video, bija jābūt video par to Mersi. Tur ir Mersis. Tas ir mans Mersis, ko es iegādājos. Bija jābūt video par viņu. Viņš ir man kā ziemas bīteris nopirkts, kad šis ies miegā. Bet ne par to ir video šoreiz. Ņem fokusējies. Šoreiz video ir par to, kā mājas apstākļos nomazgāt savu auto. Te ir reāli visparastākais kārčers. Esam pie manas vecmāmas. Parastākais kārčers. Cimds, ar ko mazgāt, putas, AliExpressā pasūtīts, kur te? AliExpressā pasūtītu pistoli vienkārši pa 30 eiro putas. Un jā, atvainojos, ka tur apakšā parādās tā. Man ir tāds statīvs, kur ir telefons, lai es sevi labāk redzu. Bet pirms es jums parādu, kā es to daru un iedvesmoju jūs, cerams, mazgāt arī mājās mašīnas. Es vēlos pateikt ļoti lielu paldies mūsu sērijas atbalstītājiem Redpārtam. Un es vēlos akcentēt to, ka pie viņiem var pasūtīt, protams, vai jūs zinat, visi, kas skatās rezerves daļas, bet viņi tagad, kur man palika, viņi ir oficiālie šīs te firmas Sinmar izplatītāji. Un pie viņiem var iegādāties šīs teļas, kas ir tieši no viņiem, kur Made in Holland, kas tiešām ir. Viņas tur ir ražotas, tas nav, ka tikai iepako Eiropā, viņas ir ražotas Eiropā. Un pie viņiem var iegādāties pilnīgi visādi ceļas, kārbai, diferenciāļiem, antifrīzam, jebkam. Var iegādāties no 1 litra līdz kubam, kas būtu servisiem. Servisiem būs atlaidīti ņems daudzumā, un ja tu pats vēlies samainīt eļu, kas ir patiešām īsta, laba kvalitīva eļa, tad dodies uz Redpārtu, pasūti no viņiem, un lai tavu mašīnu, jo šī te eļa man ir Mersi iegāsta, un pēc tam, tagad, kamēr es piebraucu motoru, tiks arī lieta, un arī pēc motora piebraukšanas, lai nav tikai uz piebraukšanas, tiks arī BMW lieta. Jo kā mēs tie, kas vairāk seko man līdz kaut kādam Instagramam vai kam, vai Snapchatam, zina to, ka šī mašīna ir stāvējusi 4 dienas vēl, un tad viņa 3 mēnešus būtu stāvējusi servisā. Ir pilnīgākais motora rebuilds taisīts un vispārējais, bet to gan jau Ventspils video pastāstīs vairāk, kas tam motoram ir darīts. Šis video ir tieši par mazgāšanu. Tā kā jā, ķersimies tam klāt. Tātad, sāksim mazgāšanu. Es sev neuzskatu nekādu tur perfektu auto mazgātāju vai guru vai kaut ko tādu. Es vienkārši to daru, lai mašīna man būtu tīra, skaista un pēc iespējas mazāk saskrāpēta. Es esmu pret to, ka cilvēki brauc birstēs, neatbalstu to, tas ļoti saskrāpēja mašīnu. Protams, man tur mašīna nav perfektā kārtībā, bet, es nevēlos viņu saskrāpēt vēl vairāk nekā viņi ir. Un sāksim ar mašīnas netīrāko detaļu, kas ir riepas, diski. Tam es izmantošu Detoner Bloody Wheels, Iron Remover, ko es uzskatu, ka ir viena no labākajām ķīmijām, jo disku atšķirība ir fenomenāla. Vienkārši pilnīgi kaut kas cits, kad tu izmanto disku ķīmiju. Uzklājam uz visiem diskiem, pārējām pāri. Jāuzfilmē sākumā ir, kā izskatās pirms un kā izskatās pēc tam. Kā jūs redzat, mašīna ir ļoti netīra, diski ir ļoti netīri, visu virsmē ļoti netīri. Mašīna ir stāvējusi 3 mēnešus aptuveni ārā, bez motora. Ir visādi, pēc tam ir braukta pa visādējām, neteikšu bezceļiem, bet ceļu remontiem. Un ir vienkārši žēl skatīties to mašīnu, kamēr viņa ir tik netīra. Tāpēc sāksim ar mašīnas netīrāko daļu. Izmantošu dzels removeru, kas ir domāts diskiem. Šos produktus visus var iegādāties
ir pilns ar veikaliem, kur var iegādāties. Ir Detailing Mania ļoti forši, tur es parasti iepērkos. Tu aizbrauc tur, izstāsti savu bēdu, ko tu vēlies darīt, un tev piedāvās labāko produktu. Tā kā šis pagaidām ir tas produkts. Ja man būtu jāizvēlas viena ķīmijas, atstāt šo, jo, diski ir mašīnai ļoti svarīgs akcents, un ja tu nebrauc kaut kādiem stilīgajiem karbona bremzēm, tad breakdusts vai bremžu putekļi ir ļoti daudz, un šī ir tā ķīmija, kas ļoti palīdz ar tiem tikt galā. Tā kā uzklājam visiem diskiem vienmērīgi virsū, un jā. Skatieties vienkārši, ko es daru, un tad, ja jums ir iedvesma mājās, droši to darat, es atbalstu to. Kas arī ir svarīgi, mēģinam no visām pusēm savādāk ir pašam gadījies tā, ka šitā uzpūģa ķīmiju, un viņi kaut kur netiek virsū, tāpēc paņemam no vienas puses mašīnai, diskam no vienas puses, un diskam no otras puses uzklājam to ķīmiju, lai kaut cik, lai visi diski ir tikusi ar ķīmiju. Un kā redzam, diski ir tādi tā kā asiņojoši bez mazai, kas nozīmē, ka ķīmija iedarbojas. Baigi ilgi to nevajag atstāt darīt. Tas var sabojāt diskus. Tā. Un, ko es tālāk darīšu, ir tā kā es diskus ar kontaktu mazgāšanu, tad man šeit ir sajauktas pH neitrālas mazgāšanas putas. Un uzklāsim uz diskiem, uz riepām, markās iekšā visu. Jūs redzat? Redzat. Uzklājam uz visiem ratiem, jo es veikšu kontaktu mazgāšanu šoreiz diskiem. Kaut vai šie diski nav tie skaistie diski, šie ir drag race diski, bet tāpat vēlos, lai mašīna izskatās maksimāli labi. Tad, ņemam, man šī ir vecā švamme, saslapinām viņu. Šo es kādreiz mazgāju mašīnu, bet man ir nopirkts jauna birsta, bet cimds. Ir visādi citādi veidi, ir tādi škrubji un vispārējais. Jo, uzliekot ķīmiju ir ļoti labi, ja ir laba ķīmija diski, jo, piemēram, es zinu, ir cirkuļos nopērkam un visur tādā nepārāk labi. Es izmēģināju visu kaut ko, šis man pagaidām ir palicis kā labākais. Un, jā, pārējām visam pāri, tā kā šī ir vecā, droši es nebaidos, visas gumijas, diskus, visas maliņas, jo ar pliku ķīmiju būs labi, bet ja būs kontakti ar kontaktu, kad pārējiet pāri visam, tad būs 100 reizes labāk. Un kā es saku, šim visam nevajag nekādus krutos, tur kārčerus vai spiedienus vai ko. Kontaktu mazgāšanā tu izej uz to, ka tev ir kontaktu mazgāšana. Tev nevajag nekādu tur stipru kārčeru vai ko, jo, ja tev ir kāds ļoti stiprs kārčers, kas ir domāts tur, es nezinu, traktoru mazgāšanām, lauku tehnikām tādām, tu pat vari sabojāt savu krāsu, laku un vispārējo.
Man komplektā nāca vairāk šādi uzgaļi, kas nāk šādām pistolēm virsū. Uzliekam uzgali, izspiežam gaisā. Sādāk, ja jūs neesat kārtīgi uzlikuši viņu, pagriezīsiet pret mašīnu, sāksiet mazgāt, viņš vienkārši aizlidos. Nesakiet, kā es to zinu, ir pieredze. Sagāja, kad es biju projām pagriezis pistoli. Izskalējam ātri to te, nezinu, kā viņi sauc, švami, vienkārši, teiksim tā, izskalojam uz fikso. Izskalots ir, jau vairākas viņu neizmantošu šodien. Un noskalojam diskus. Tas tagad ir izdarīts. Varam noklāt visu mašīnu. Ar mašīnas netīrāko daļu ir tikts kārtībā. Tad ņēmām un noklājām visu mašīnu ar putām. Kā jau iepriekš teicu, šīs ir pH neitrāls. Un tad jums būs tāds, ko tas nozīmē un tā tālāk. Tas nozīmē to, ka es viņas droši varu atstāt uz ilgāku laiku virsū uz mašīnas virsbūvis. Un nekas baigi nenotiks, jo viss tās putas, kas ir kaut kādās auto tajās pašmazgāšanās, kur iemet eiro nomazgā, nav laba ideja atstāt, noklāt mašīnu putām, aiziet, jo viņas ir ļoti agresīvas, viņas tev labi noēdīs visus netīrums, bet viņas arī saēdīs tev laku, tā kā, jā. Tagad šīs putas mēs droši varam atstāt uz kādu ilgāku laiciņu, lai viņas labāk iedarbojas, jo šīs ir neitrāls, viņas neko traku neizdarīs manai lakai vai kam tādam, nesēdīs visu šīs te durvju moldingus, visas gumijas, bet ja jūs atstājat uz ilgāku laiku tajās pašapkalpošanās, mazgāšanās, nu tad, diemžēl, var rasties problēmas, rasties kaut kādas hologrammas, te parasti ir tie plasmasas gabali, gumijas, tur var rasties hologrammas un vispārējais. Bet tā kā šīs neitrālās, tad mēs droši varam atstāt, lai viņas ir ilgāk virsū. Jo tagad vēl neveikšu kontaktu mazgāšanu, šeit tagad es noņemšu lielākos dubļus, kas ir putni te lidinās apkārt. Lielākās dubļas, lielākos smiltis noņemšu nost, un pēc tam iešu vēl vienreiz virsū ar putām, un tad veiksim kontaktu mazgāšanu. Tā kā tagad vienkārši pagaidām līdz iedarbojas. Un ja tu esi kaut kāds eksperts mazgāšanā vai ar to pelnu naudu, tad droši to var izlabot kaut ko. Es vienkārši parādu, kā es to daru, un ceru, ka tu arī ar to iedvesmosies, lai neskrāpētu mašīnas kaut kādās cirkuļu mazgātuvēs un visā pārējā. Ir jau tagad ļoti daudzās šajās mazgātuvās var izmantot to bezkontaktu mazgāšanu, kas nav tas sliktākais, bet es uzskatu, ka es šādi te mājās. Man tas pašam patīk. Es to daru ar prieku, ar laimi, un
es iztērēju krietni mazāk naudas, jo, viss šis, ko es izmantoju, labi, es tur vienreiz samaksāju par kaut kādu 30 eiro AliExpressā šo pistoli, bet pēc tam man vairs viņi nav jāmaina. Un sāksim mazgāšanu no apakšas uz augšu, lai es redzu, kurā vietā es strāpīs ar pistoli, lai var visu nomazgāt. Jūs arī, ja jūs, piemēram, ieiet tur mazgātuvē un neveicat kontaktu mazgāšanu, jūs uzliekat putas un sākat no apakšas mazgāt, lai jūs redzētu, kurā vietā jūs noskalojuši visu. Nu ko, tā lielākā daļa netīrumu ir noskalot. Tad varam ņemt atkal to pašu putu pistoli. Es jau ielikšu jauno cimdiņu jau mērcēties. Es izmantoju vienu spaini, ir cilvēki, kuri izmanto 2 spaiņus. Es saku, ka es neesmu nekāds profesionāls, man to patīk darīt. Uzpildīsim pistoli, bija palicis uz maksimālo vaļā tēriņš. Tev regulē, cik daudz tās putas iet. Es neko baigi nemēru, tā uz aci, tās attiecības. Šoreiz tās putas liku tādas šķidrākas, jo man vajag, lai šis te slīd labi pa virsmu. Un, jā, ņemam un taisnās līnijās, nekādos apļos, nekā tādā. Ņemam vienu virsmu, liekam virsū un šādi te. Kas ir tāds labs knifs. Šādi te mazgājot, mēs tur pārējām arī ar spoguļiem pāri visu stūrīšu. Un neaizmirst arī izmazgāt. Aidiet, man te kaut kas ar kameru. Klaus. Neaizmirstat arī šīs te spoguļu iekšas izmazgāt, jo sādāk pats tu brauksi, mašīna būs tīra, skatīsies spoguli un redzēsi, tā mala ir tāda netīra. Tāpēc kārtīgi visu stūrīšu, visu izmazgājam. Stīkls, augšu uz leju vienkārši taisnām kustībām. Protams, šo kontaktu mazgāšanu arī var veikt pašapkalpošanās. Mazgātuvēs nenoliekšu, esmu to pats darījis, bet es vienmēr skatos, vai aiz manis nav kādi cilvēki. Jo es nevēlētos pats stāvēt rindā un skatīties, kā viens ņemās un mazgā ar kontaktu mazgāšanu savu mašīnu. Protams, tad es kustos 2 reizes ātrāk, te es tādā mierīgā čiliņā to visu daru.
Kas arī ir svarīgi, nedaram šo, kad ir ļoti liela saule. Saulē nedaram to. Es esmu to darījis saulē, bet ja mēs daram to saulē, tad es darīšu tā, kad, piemēram, sāku ar jumtu, es uzpūšu putas tikai jumtam virsū un nomazgāju to, noskaloju, jo nevajag atstāt, lai šīs putas un vispārējais iecepjās, izskūs, bet tā kā nožūst uz virsmas, teiksim tā. Aizmuguri un mašīnas apakšējo daļu es atstāju pašam pēdējiem. Sākumā visu pārējo nomazgājam. Un tad mašīnas pašu apakšu un aizmuguri atstājam pēdējo, jo tur ir vislielākie netīrumi. Tāda ar to arī nokritam rokas. Ir cilvēki, kas izmanto cimdus gumijas. Es neuzskatu, ka man tas būtu vajadzīgs. Bet, ieteicams tas būtu. Tā kā man vēl ir mazliet palicis pistolē, paņemšu iztērējušu vai es putu vēl vienreiz vienkārši uzgāzīšu virsū. Un tā, viss putas no tajienas ir dabūtas virsū. Protams, izskalojam, noskalojam visu pēc lietošanas. Esam tīri, kopti un rūpējamies par savu ekipējumu, kas ir tā kā viss ekipējums tagad ir notīrīts, pistoli notīrīti. Uzliekam uz galvu ar ko noskalot. Jā, viss kārtībā. Un ņemam un skalojam mašīnu tagad no putām. Ir jau 9,55. Ņemsim filtriņu, noliksim malā. Jāņem jau man virsū BND filtrs. Ņemam jau nost. Mazgāju jau 43 minūtes un vēl nav galā. Tā kā man šis aizņem šī un vēl pēc tam šī ir tā ātrā reize, kad es mazgāju. Bet viss vēl nav beidzies. Skalojam nost putas. Un tagad, kad tas ir izdarīts, pieriezīsim tā mazliet vairāk sāniem. Tagad, kad tas ir izdarīts, pāriesim ar slapjo vasku pāri. Kā viņš ir domāts? Viņš ir domāts, lai tā mašīna izskatās spīdīgāk, lai atgrūž ūdens labāk, netīrumu mazāk ķep klāt. Un vieglāk ir ar dvieli noslaucīt, ko es pēc tam parādīšu. Ja jūs izmantojat dvieli un neizmantojat vasku, būs krietni grūtāk noslaucīt to mašīnu. Tad vienkārši ņemam vasku. Vienalga, kādu jūs tur izmantojat. Man nav nekāds viens ieteiktais. Es visādus mēģinu
Pagaidām es neesmu atradis sev mīļāko, labāko, kā disku ķīmīgs un detūneris lietoju. Tad vienkārši ņēmām un vienmērīgi visai mašīnai pāri stikliem. Visam pārējām pāri. Un šie vaski, kas ir pūšamie vaski, ir 100 reizes labāki. Es nemelošu, 100 reizes labāki vaski nekā to, ko jūs lietojat pašapkalpošanās automazgātuvēs. Tās ir uzklāts, klājums lapjas virsmas, ja jau iepriekš to pateicu. Un tagad noskalojam pārējām visam pāri. Un tad, kad vasks ir noskalots viss virsējais, tad ņemam šādu te dvieli. Man ir tādi 2, un pārējiem visai mašīnai pāri noņemam ūdeni, lai nepaliek kaļķakmens virsū un vispārējais. Protams, var braukt uz šosejas uz 100, 110, ja jums ir virsū vasks, tas viss ļoti nonāks nost, bet tas nekad nebūs tik labi, kā paņemt ar šādu speciālo žāvēšanas dvieli un nožāvēt visu mašīnu. Ko es arī neiesaku, ir izmantot dvieli pēc vienkārši parastas noskalošanas, jo uz virsmas paliek netīra un pēc noskalošanas tā nav perfekti tīra virsma. Un jūs valkot ar šo pāri, tās smeltes vilksiet vienkārši pa virsmu. Tā kā mans ieteikums šos dvieļus izmantot tikai tad, kad jūs veicat kārtīgu kontaktu mazgāšanu. Kā arī šis ir labi, jo, ja jūs sāksiet braukt, būs kādi mazie putekļi, un tie visi pielīp klāt pie šiem ūdens burbuļiem, bet pie ūdens, kas jūsu virsmas ir, un jums mašīna krietni ātrāk paliks netīra. Jums jau likās, es tikko nomazgāju, bet viņi jau ir atkal netīri. Protams, kā vienmēr ap spoguļiem jūs nekad. Te vienmēr no kaut kurienes pilēs kaut kas ārā. Bet, cik var, tik uzsūc. Pārējiem apskatāmies, vai nekur nav nekādas vēl palikušas lielās pilas. Un ar to arī mašīna būs, teiksim tā, nekārtīgi nomazgāt, bet labāk nomazgāt nekā pašās mazgātuvēs vienkārši, kur jūs iebraucat iemet eiro. Tā kā tā, mēģināšu vēl uzfilmēt, cik var pa tumsu, cik ir tīrāk. Un jā, tad jau tiekamies nākamajās video būs Ventspils Drag Race. Skatieties, kā mums tur gāja. Visticamāk būs jautri, jo man ir jāpiespēj piebraukt šis motors. Tā kā jā, tagad noskatieties, cik es vēl pa tumsu varu safilmēt, cik viņi ir tīrāk nekā iepriekš salīdzinājumam. Un tiekamies nākamajā video. Dai, čau!